Vari sākt. Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ļoti svarīgs datums ir. Šodien, 22. jūlijā, 4 turisma asociācijas, reģionālās turisma asociācijas Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes ir nodibinājušas Latvijas turisma sadarbības padomi. Ļoti svarīgs notikums. Tas viss ir noticis tikai tāpēc, ka mēs katra šī asociācija atsevišķi nevaram visus sev svarīgos jautājumus realizēt vienatnē. Mums ir tiešām jāapvieno savu spēki, tāpēc, ka ir ļoti bieži bijuši gadījumi, kad mūs vienkārši noignorē. Iztur no dažādiem procesiem, no apspriešanām, no lēmumu pieņemšanām. Mēs gribam, lai turisma nozarē reģionus uztvērtu pietiekoši nopietni. Un tāpēc mēs esam nodibinājuši Latvijas turisma organizācijas sadarbības padomi. Šobrīd tajā ir 4 dibinātāji. Sadarbības padome ir arī atvērta turpmāk citu asociāciju iesaistīšanai šajā sadarbības padomē. Esam šodien ievēlējuši priekšsēdētāju un vietnieku. Par priekšsēdētāju uz 1 gadu būšu es, Guntars Seilis, Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks, un vietnieks ir Raitis Sijāts, Vidzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs. Un paši pirmie darbi, ko mēs jau esam izdarījuši un ko mēs taisamies izdarīt, pats pirmais, mēs šodien apstiprinājam savu pārstāvi no visiem 4 Latvijas reģioniem Latvijas konsultatīvās turisma padomes sastāvām. Tā būs Monta Krafte, Kurzemes turisma asociācijas šā brīža valdes priekšsēdētāja un Liepājas reģionu turisma informācijas biroja vadītāja. Tad nākošais darbs, ko mēs uzreiz ķersimies klāt, ir ļoti sāpīgais jautājums par to, ka vēl ar vienu Latvijai nav savas turisma mārketinga stratēģijas. Mēs ar paziņojumu presē un ar uzrunāšanu valdībā un saimā runāsim par to, ka tas ir steidzīgi jādara, jo bez mārketinga stratēģijas tiek pieņemti Latvijā diezgan daudz neapdomīgi lēmumu, gan no valdības puses, gan arī no citu organizāciju puses. Nākošais jautājums, pie kā mēs ļoti stipri vērsīsimies un runāsim, ir jau saulēcīgi domāt par valsts turisma budžeta veidošanu un par to, kādi pasākumi tur būs iekļauti šajā budžetā. Ļoti satrauc mūs iespējamās ziņas par to, ka, piemēram, varētu tik neparedzēti līdzekļi dalībai Latvijai prioritāro turisma gada tirgu izstādēs. Mēs ļoti uzstājīgi par šo tēmu runāsim un aktualizēsim jau nākošā gada budžeta veidošanu, spriešanu par to jau tagad. Uzņēmējdarbības vides veicināšana un pats svarīgākais jautājums, ka mēs vēl ar vienu ļoti aktīvu un agresīvu runāsim par pievienotās vērtības nodokļa paaugstināto likmi, kas ir šobrīd izmitināšanas uzņēmumiem Latvijā. Un 5. svarīgais darbs, ko mēs tagad uzreiz darīsim, ir īpaši mēģināsim pievērst uzmanību vietējā turisma attīstībai. Es domāju, ka tas būs viens no svarīgākiem mūsu tādiem pirmiem praktiskajiem darbiem. Aicināsim uz saruni Latvijas lielākos medijus par to, ko mēs tiešām kopīgi varam izdarīt. Nevis vienkārši taisīt kaut kādus mazus pliekanus, īsus raidījumus par Latvijas vietējo turismu, bet lai tiešām tā nopietni, strateģiski, konceptuāli mēs veicinātu Latvijas iedzīvotāju ceļošanu tepat pa Latviju, lai veicinātu uzņēmējdarbību, lai būtu pašiem Latvijas iedzīvotājiem patīkami atpūsties Latvijā. Var sakot, šie ir pirmie darbi. Protams, būs arī vēl nākošās sadarbības padomes sapulces. Tā kā mēs būsim aktīvi un jaunas ziņas par mums jūs uzzināsiet no plašsaziņas līdzekļiem.